100 metru peldējums uz muguras. Baltkrieviete Nastasja Karakovskaja, igaunietes Sigrita Sepa un Ketlina Sepa, latviete, jāsaka jau tā, Kristina Šteins, jūrmalniece Arina Baikova un Rīdzen Zoltūts pārstāv Darja Gorbač. Ātrākā priekšsīkstais bija Ketlina Sepa, 1 minūte, 1 sekunde, 41. Kristina Šteins atpalika par 36 sekundes simtaļām. Skatāmies, Kristina Šteins 4. cēliņā, Ketlina Sepa 3. Vai tā arī būs, ka 4. un 3. cēliņš. 5. cēliņā ļoti labi iesāk Arina Baikova. Baikova pašlaik arī priekšā izskatās. Nu, vai izdosies noturēt šādu tempu? Baikova 5. cēliņā, bet Kristina Šteins, atraujās viņas ar Ketlinu Sepu. Starp šīm sportistēm būs cīņa par zeltu, galvenā intriga. Vēl viens pagrieziens. Mazliet izskatās, ka atpaliek Kristina Šteins, bet pavisam minimāli, atpaliek Rīgas pilsētas pārstāv. Vai tomēr Kristina Šteins ir priekšā pirms pēdējiem 25 metriem? Kristina Šteins pret Ketlinu Sepu pēdējie 25 metri, skatītāju atbalsts. Un vai būs labots vēlreiz Latvijas rekords 1 minūte, 1 sekunde un 77 Ketlinai. Un Kristina Šteins 1 minūte, 44. Tas ir jauns Latvijas rekords. Un šī sportiste labo vēlreiz Latvijas rekordu 1 minūte 44 un apsteidz viņa Ketlinu Sepu un Sigridu Sepu. Redzam, Latvijas pilsoni nākus no Kanādas, bet savu nākotni saista ar Latviju. Iespējams jau Rio de Janeiro spēlēs redzēsim viņu pārstāvot Latvijas valsti. Cerēsim. Un, cilvēks ir gatavs pārstāvēt Latviju un galvenais grib to darīt. Tad kāpēc gan ne?